Labdien, Kemperi 365, šodien tiešajā ēterā no Diseldorfas, Vācijā, un man aiz muguras stāv mūsu jaunākais īpašums, jaunākais iegums, tas ir Vensberg motormājas, kas piedāvā arī piekabes, integrētos modeļus, bet mums šodien uzdevums ir apskatīt šo te konkrēto kara kompaktu modeli, kurš ir uz Mercedes bāzes, un šī te ir speciālā izlaiduma, saucās Pepper Edition, kas nozīmē, ka šeit ir pipariņš. Nu, ja jums pipariņam nepietiek jau Mercedes skaistais logo un šīs te LED High Performance gaismas, tad pipariņš noteikti būs cena, bet cena nav slikta tādā ziņā, kad cena ir diezgan forša, jo ir tikai 86 000 plus PVN, maksā šis te lieliskais četrvietīgais kempers uz Mercedes šasīs. Domāju, ka par šādu cenu ir grūti atrast kaut ko līdzīgu, un šeit mēs varam apskatīt to, ka šis kempers būs 7 metrus garš un gandrīz 3 metrus augsts. Vensberg pats par sevi ir apvienojums starp funkcionalitāti un cenu, maksimāli draudzīgs gan dzīvošanai, gan jūsu makam. Dodoties tālāk, mums ir milzīgs bagāžas nodalījums no abām pusēm, kā arī šis te bagāžas nodalījums būs apsildāms, kas nozīmē, ka varam izmantot šo te kemperi ziemas priekiem, braukt uz Alpiem, braukt pie salavečiem. Viss ir iespējams ar šo te lielisko Mercedes Vensberga kombināciju. Un no aizmuguras mēs varam redzēt, protams, ka Mercedes logo, kas ir viena no svarīgākajām lietām. Plus, protams, mums ir kamera un parkošanās sensori. Protams, mums ir arī bremžu gaismas un pagrieziena gaisma. Iesim pastīsimies, kas mums ir iekšā, bet mums kāpjam mēs vēl redzam, mums jau ir tūle marķīze. Protams, kā jau vāciešiem ir vācu marķīzes, bet pastīsimies, kādas priekšrocības mums sniedz iekšā. Pirmais, ko pamanam, ir lielas durvis, kā jau Mercedesā, lai nav jāuztraucās par iekāpšanu, ir maksimāli ērti. Un iekšā salonā mums virs galvas ir gulta, kas būs otrā divvietīgā gulta. Bet sāksim ar virtuves zonu, kurā mums ir 3 degļu gāzes plīts, izlietne un, protams, lieli nodalījumi, lai mēs varam uzglabāt visus savus traukus un nepieciešamo virtuvē. Šeit mums ir gaisma uz aizmuguri, vēl papildus skapīši, visu caur salonam ir LED apgaismojums, kas padara tādu maigu sajūtu, un koka apdara. Šeit mums ir 140 litru Tedforda leduskapis, kurš strādās ar gāzi, elektrību vai baterijām. Un runājot par dzīvojamo zonu, šeit mums ir melns ādas salons, ko, protams, jūs varat izvēlēties paši pēc saviem ieskatiem. Šīs te galds ir izvelkams uz āru, abi divi krēsli ir apgriežami, ideāli piemērots 4 cilvēku ceļojumam ar maksimāli daudz ērtībām. Un mums ir arī virtuves pagarinājums, lai mēs varam ērti šeit justies un izdarīt visu, kas būtu izdarāms mājās. Protams, kad mums ir arī moskītu tīkls, varu iedomāties sevi šeit, gatavojot vakariņas ģimenei un baudot lielisko skatu. Šeit uzreiz mēs varam redzēt, ka mums ir elektriskais slieksnis, gaismas slēdzes un elektrības rozete. Tā, kāds jau ir kaut ko saspaidījis un šis vairs nestrādā, bet dodamies tad uz guļamo zonu. Šeit ir iespēja izvilkt arī trešo vietu, ja jums ir bērniņš piedzimis ģimenē, tad, lai viņam būtu vieta, ir iespējams arī trešā vieta. Ja esat tikai divatā un negribat gulēt kopā, tad katram ir sava vienvietīga gulta. Mums, protams, ir aizskars, kurš ļoti interesanti apvijās ap kondicionieri šādā te formā. Un mēs iegūstam savu telpu. Garas malā mums ir skapīši, kuriem nav nodalījumi, līdz ar to ietaupa mūsu svaru, bet joprojām pietiekami funkcionāli. Pie gultas ir vieta, kur uzglabāt grāmatas, žurnālus un, protams, gaisma. Tāpat kā viss caur salonam mums ir LED gaisma un varam šeit noregulēt perfektu apgaismojumu. Plus šeit iekšā skapī mēs varam redzēt, ka varam pieprost telefonu uzlādēt vai 220 pieņemsim, ja izmantojot datoru. Man šeit zem kājām ir paslēpti nodalījumi, kuros mēs varam nolikt mantas, vai tās ir kurpes, šķības vai jebkas cits. Un šeit ir vēl lielāks nodalījums, bet šeit vēl būs tāds neliels joks, jo šeit ir
vieta, kur pakarināt kleitas, kreklus, drēbes. Un to visu var ļoti forši paslēpt un integrēt. Tas ir, kā saka, integrēt salonā. Šeit mums ir kaste, no kurienes mēs varam nokļūt arī bagāžniekā. Ja jums ir ļoti maz bērnu, viņiem būs ļoti interesanti to darīt. Pastīsimies, kas mums atrodas šeit. Ja jūs mani neredzat, tad es šobrīd esmu dušā. Tātad šeit mums ir apvienota duša ar tualeti. Un es teiktu, ka ir ļoti liela, pilnībā piemērota man uz 1,90 m gandrīz. Un šī te izlietne ir pavirzāmi šādi, līdz ar to atbrīvojot podu. Un pods mums ir sagriezts, bet nav kustināms, bet milzīgs leduskapis. Nevis leduskapis, atvainojiet, spoguļa skapis, kur varam likt zobu virsmas, dušas piedarums un vieta, kur pakarināt drēbes. Šeit mums ir neliela ventilācijas lūka, lai tvaiks no karstās dušas iziet ārā. Mums šeit ir vieta vismaz 4 cilvēkiem, un mums ir manuāli nolaižama gulta, kur izskatās šādi. Tātad televizors, lai šiem te cilvēkam ir naktī, kā saka, Netflix and chill. Viņiem ir savs televizors, kas, protams, ir papildus opcija. Ja jums ir nepieciešams, mēs jums varam to nodrošināt. Šai gultai, protams, ir arī apgaismojums un vieta, kur nolikt naktsmantas un uzlādēt telefons, kā arī regulēt apgaismojumu. Plus viņiem nav sajūta, ka dzīvoja kastē, jo ir milzīgs panorāmas loks priekšējā daļā. Un šādi te manuāli mēs šo te gultu varam pacelt. Zem gultas ir komplektā jau piestiprināti skapīši, LED apgaismojumu šeit apakšā. Par vietu šeit nav jāuztraucās un, protams, ka visi logi ir atverami un aizvelkam ar žalūziju, kā, protams, ir arī aizkari un moskīta tīkls. Tad apsēdīsimies galvenajā pilota krēslā. Jā, tā kā jaunā Mercedes stūre šeit, protams, podziņas nav, bet ja jūs gribat šeit visur var būt podziņas, sauksim šīs par trūkuma pogām, jo šobrīd šeit nekas neatrodās, bet, protams, ka Mercedes piedāvā visas iespējamās opcijas, visas iespējamās ekstras. Varam redzēt, ka šeit jau ir dators, kurš lasa līnijas, kurš analizē ceļazīmes, brīdini jums par tuvojušām briesmām, principā brauc jūsu vietā. Uz stūres mums ir kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole, līdz ar to mums ir maksimāli ērta braukšana, un konkrēti šim modelim 170 zirga spēku motors, diezgan dinamiska braukšana, bet pašā laikā ļoti ekonomiski. Kā jau minēju, mums ir lielais 10 colu mēdī displejs, ko piedāvā Mercedes, kurā ir iebūvēts jau satelīta navigācija, un, protams, varam pieslēgt savus mīļākos Waze, Google Maps vai Spotify, kas kuram ir vajadzīgs. Dodoties pie miega, mums ir aptumšošanas žalūzija abās pusēs, plus, protams, ir arī šiem te logiem, kurus varam viegli aizvilkt. Principā Vensbergs ir atradis risinājumu starp kvalitāti, es teiktu, augstāko kvalitāti. Kā jau minēju, mēs esam Vensberga oficiālie dīleri, līdz ar to, ja jums interesē šāds vai kāds cits no Vensberga piedāvātajiem modeļiem, būsim priecīgi jums palīdzēt. Tiekamies www.camper365.lv. Paldies, ka skatījāties un visu labu!